Čau, Edvard, mans tēvs. Sveicinu tevi, lai arī ko tu šobrīd darītu. Un gribu pateikt, ka viss te darbojas, viss mums ir labi un jā, viss notiek. Pastāstīji, kā tev bija tā rīta higiēna, kad celāties nākošajā dienā, otrajā dienā no rīta augšā? Rīt higiēna, teiksim tā, bija neumulīga. Tā bija. Augsts. Reāli. Neticīs. Bet ir labā ziņa, tu esi dzīvs. Tā tad tas palīdzēja, higiēna palīdzēja. Katru rītu bija? Ne, tikai vakar. Tikai vakar? Jā. Ok, labi. Jā, šodien mājās brauksiet. No rīta piecēlāmies, sakārtojām visu telti, somas, un tad devāmies ārā veikt šo rīta higiēnu. Mēs izmantojam dvieli un ziepes un ūdeni un, tā. Nebija jau tik traki, vai ne? Jā, vienkārši nomazgājām savu ķermeni tā pa daļām. Bija nedaudz vēsi, bet tas noteikti nāca par labu, un tu pēc tam arī jūties labāk un svaigāks dienai. Pastāst par to rīta higiēnu. Tur čaļi teica augsts, neumulīgi. Pasaka kaut ko pozitīvu arī. Nē, rīt higiēna jau viņi visiem ir vajadzīga, un tur nekāds slikti nav. Jā, bija bišķi augsti, bet, kad jau sāk darboties, tad jau bija diezgan labi. Tur plusam vēl uz krāsnīs, ka silts ūdentiņš bija, ar ko mēs mazgājamies, tāpēc, bija diezgan forši. Rīt kafija, viss pārējais? Diemžēl nē. Nekās kafiju mājās padzers? Protams.